Ok, tā. Labi, tātad es šēru. This meeting is being recorded. Sveiki! Šodien ķersimies klāt vienam jaunam, teiksim, diezgan ambiciozam projektam, uzņēmums GreenTech. Mums priekšā ir materiāli no prezentācijas investoriem. Jā, un interesanti, ka to sagatavojuši 4 Latvijas Universitātes mākslīgā intelekta programmas studenti – Arita Venta, Zane Zundure, Juris Grīnbergs un Andris Zariņš. Tieši tā. Mēģināsim saprast, kas ir šī GreenTech biznesa ideja, kāds tirgus potenciāls, kādi izaicinājumi saules paneļu jomā Latvijā. Un vēl viena lieta, kas uzreiz piesaista uzmanību. Paši studenti ir ļoti plaši izmantojuši mākslīgā intelekta rīkus, gan pašas prezentācijas veidošanā, gan marketinga materiāliem. Jā, tas ir īpaši interesants aspekts. Tātad GreenTech pamatīdeja piedāvāt efektīvus saules paneļu risinājumus. Viņi to sauc Solar Smart Kit. Mērķa auditorija, cik saprotu, ir gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi. Tieši tā. Mērķi samazināt enerģijas izmaksas un, protams, oglekļa pēdu. Un vīzija ir, kļūt par vadošo zaļās enerģijas risinājumu sniedzēju Latvijā. Diezgan drosmīgi. Tas Solar Smart Kit, tas nav tikai paši paneļi, vai ne? Tas ir vesels komplekts. Jā, viss kopā paneļi, invertors, montāžas sistēma. Un viņi sola, ka tas varētu saražot līdz pat šķiet 80% no mājas patēriņa. Tas ir diezgan daudz. Tieši tā. Un vēl viens āķis uzstādīšana tikai 2 dienās. 2 dienās. Tas gan ir ātri, parasti tas aizņem ilgāku laiku. Jā, tas ir viens no viņu galvenajiem pārdošanas punktiem. Plus vēl ilga garantija līdz 25 gadiem un mobilā lietotne uzraudzībai. Lietotni kontrolēja un pārskatam. Tas vienmēr ir plus. Un viņi pat palīdzot ar subsīdijām. Jā, arī tas ir iekļauts. Pilns servises principā. Bet, parunāsim par tirgu. Latvijā tas ir augošs, it īpaši ar valsts atbalstu līdz 2029. gadam. Jā, bet tas arī nozīmē konkurenci. Un tā ir diezgan sīva. Materiālos minēta tāda spēlētāja kā Enefit, Energyd, Solar Shop LV. Pazīstam vārdi. Viņiem ir atpazīstamība, pieredze, iespējams arī labākas cenas dēļ apjoma. Tad kā GreenTech plāno iztelties? Prezentācijā uzsvers ir uz to ātrumu tās 2 dienas. Tad tā inovatīvā mobilā lietotne. Un tas pilnais servisis, personalizētā pieeja, palīdzība ar visu to birokrātiju. Starp citu, studenti esot izmantojuši MI-rīks arī konkurentu analīzei. Perplexity un Groks. Tas Groks ir tas jaunais, vai ne? Jā, viens no tiem lieliem valoda modeļiem. Bet, protams, ir arī riski. Ko viņi par tiem saka? Arī risku analīzē izmantots mākslīgais intelekts, šoreiz Grok jaunākā versija. Un riski ir diezgan klasiski šai nozarei. Tirgus pieprasījums svārstības. Kas atkarīgs no ekonomikas, no atbalsta programmām. Tieši tā. Tad regulējam izmaiņas, piemēram, par enerģijas nodošanu tīklā. Tāpat ir konkurences, protams. Piegādes ķēdes arī droši vien. Paneļu cenas, pieejamība. Jā, piegādes ķēdes un vēl viena liela problēma – darba spēks. Kvalificētu instalētāju trūkums. Tā ir problēma visur Eiropā. Skaidrs, un vai bija arī SWOT analīze? Bija gan. Arī tur izmantoti G4P un Grok. Stiprās puses – inovācija, ātrums, servis, vājās, sākumā zīmola atpazīstamība būs zema un atkarība no subsīdijām. Tā gan. Iespējas tirgus turpina augt, tehnoloģijas attīstās un draudi atkal jau konkurence un tas mainīgais regulējums. Principā diezgan tipisks profils jaunuzņēmumam šādā dinamiskā jomā. Un tagad atpakaļ pie tā MI lietojuma. Tu teici, ka ne tikai analīzei. Jā, un tas ir tas aizraujošākais, manuprāt. Viņi demonstrēja, kā MI var izmantot ļoti praktiski. Marketingam. Piemēram? Piemēram, sociālo tīklu ieraksti. Idejas un teksti, teiksim, mērķēti uz elektroauto īpašniekiem, tos ģenerējas ChatGPT, turklāt jaunākās versijas. Reklāmas teksti tur izmantots Google Gemini. Pat vizuāļi, bildes? Jā, arī bildes reklāmām un sociālajiem tīkliem. Tur izmantots gan Gemini, gan ChatGPT attēlu veidošanas funkcijas. Pat mājaslapas koncepts esot taps ar AI palīdzību. Tas ir iespējīgi redzēt, kā studenti šos rīkus jau tik dabiski integrē. Jā, tieši tā. Nobeigumā varētu teikt, ka GreenTech ideja izklausās labi. Tas Solar Smart Kits ar ātro uzstādīšanu un lietotni tas varētu būt labs piedāvājums. Bet izaicinājumi paliek. Protams. Vai viņi tiešām spējas nodrošināt tās 2 dienas? Kā tiks galā ar konkurenci? Kā pārvaldīs riskus, īpaši tos, kas saistīti ar regulējumu, ar darba spēku? Tie ir lielie jautājumi. Bet interesanti ir pati pieeja. Ļoti. Tas, kā studentu komanda izmantoja visu šo mīju rīku klāstu, lai uzbūvētu biznesa plānu un mārketingu būtībā no nulles, tas ir, manuprāt, ļoti spilgts piemērs. Un tas liek aizdomāties, vai ne? Cik lielā mērā šāda dzīga mākslīgā intelekta integrācija biznesa plānošanā, analīzē, satura radīšanā, vai tas nekļūst par jaunu standartu? Īpaši tehnoloģiju jaunu uzņēmumiem. Vai šie studenti mums tikko parādīja nākotnes modeli?